Vecāks nevajag. Studijā ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, režisors Jānis Streičs. Sveicināts pie mums raidījumā. Labvakar. Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs un Rīgas pašvaldības pieminekļu aģentūras direktors Guntis Gailīts. Sveicināts. Labvakar. Tātad ar šiem kungiem, godātie skatītāji, mēs šodien runāsim par tematu Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress, zinātnes, sabiedrība un nacionālā identitāte. Un vispirms sāksim laikam ar to Rīgas Latviešu biedrības namu, jo tur jums jāuzņem tie galvenie pasākumi un laikam arī ļoti daudz pasākumu. Rīgas Latviešu biedrības sadarbības partneris ar Zinātņu akadēmiju, un es domāju, ka šīs kongress ir laikā un vietā, jo tā aktualitāte par šo identitāti, tā ir tas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs. Jāsaka, paldies tiem iniciatoriem, kuri sāka šo lietu organizēt. Tas jau nav gada darbs, jā, jo aktuāli jautājumi, un ne tikai mākslā vai zinātne, izglītība un biznesa, un es skatījos programmu būvniecību un arhitektūru, tā kā tas ir ārkārtīgi nopietns un vērtīgs pasākums. Mēs to Rīgas Latviešu biedrību varam uzskatīt par tādu tā kā latviešu identitātes šūpuli jau kopš pagājušā gada 1000, vai ne? Streičs kungs jau arī bijis priekšnieks biedrībā un iedevis jaunas impulsus un labas idejas un labas domas. Tā kā paldies Streičs kungam un priekšgājējiem, un mainās situācija, mainās cilvēki, bet latviešiem jātur savs mugurkauls. Godam turpinās šīs tradīcijas. Paldies. Goda vīrs, kad atzīst priekšgājējs, ir tādi, kas neatzīst. Jā, paldies, Gundi, jo Latviešu biedrība bija Zinātņu akadēmijas pirmsākums. Tajos sākuma laikos bija zinību komisija, un cilvēki bija zinību kāri un sabrauc vasarā skolotāji uz lekcijām, bija vesels lekciju ciks, tas bija izglītības centrs. Tad neviena savu teātru un izdevniecības grāmatas, teātris, tas viss Latvijas kultūras dzimtene biedrība. Jā, un arī latvieši, kādēļ radās Latviešu biedrība. Mēs zinām, ka kad latvieši 800. gadu centrā ienāca Rīgā meistari, būvnieki un arī biznesa cilvēki, un, protams, cilvēki, kuriem bija nauda, viņiem bija cilvēkiem iekšēji tāda vēlēšanās biedroties. Un tas biedrošanās gars, dalīties zināšanās un arī lepnumā, un ko es esmu padarījis, bija tas galvenais impulss, kāpēc biedrība radās. Un 868. gads vecākā organizācija. Un es domāju, ka ne tikai identitātes sākums sākās Latviešu biedrībā, valstiskuma sākums, kā jau Streičs minēja, zinātnes sākums, mākslas, teātris, dziesmas. Jā, un arī laba tāda sadarbība kaimiņu valstīm, tāda diplomātiska prasme izmantot situāciju, jo jau neatļauj tas latviešiem pašiem, lai cik dīvaini nebūtu, tika dibināta kā palīdzības biedrība trūkuma cietējiem Igauniem. Tā kā paldies Bāliņam, Igaunam, viņa trūkumam. Tur bija neraža un nelaimīgs gads, un tad viss kā pienākās palīdzēs, bet par starpām notika visas sveidīgās lietas. Jā, bet bija jādabūna atļauju impērija, cars, atļaut vienai grupai sabiedrības nākt kopā un organizēties. Tas šodien vienkārši, tas bija kaut kas unikāls, un tas vīrs, kas uzlika gubernators parakstu. Bet mums liekas, ka tagad Eiropas Savienība kaut kā vajadzētu līdzīgi prast. Ne tikai izmanto, bet šo viltību, šo latvisko viltību, kas ir gan uz zēnam bijis, kas ir ezītim bijis ar zaķis vai saceņšoties. Prast to, ko prast sen latvieši. Līdz ar jūsu teikto, tad mēs varam arī tā kā secināt, ka tas ir ļoti loģiski un ļoti pareizi, ka un latviešu zinātnieku kongress šobrīd tieši atradas mājvietā. Nē, tur ir vairākas vietas, jāsaka. Tur ir Rundāls pils un pati augstceltne un programma milzīgi plaša, tā kā mums tāda niecīga daļa. Un pats es tik un tā, man gods, es atkal vadu vienu diskusiju par nacionālo identitāti, un man gribās teikt, ka šim sarīkojumam ir tāda svētku noskaņa, jo
mēs sabraucam ne tik daudz risināt kā problēmu, priekš tam ir ikdiena, un katrs savā vietā to ar sirds dedzību darām, kā latvieši būdami, bet te, lai sevi apzinātos kā tāda liela kopība, ka mēs neesam vieni te Latvijā, kā pasaule nemaz vairs tik milzīga, un ka mēs latvieši esam aptvēruši apkārt, ka mēs esam apkārt zemes lodē. Atceros vienā no kongresiem, kas bija, nezinu, vai emblēma tagad pastāvēs toreiz, mans dēls Kristaps uztaisīja šo tādu kā orbītu apkārt Latvijas, apkārt globusam Latvijas karoga veidā. Tas bija pasaules latviešu zinātnieku kongress. Neatceros, kurš tas bija. Vai tad ne, tas bija izpratne zinātnieku, piedošana, tas bija vispasaules latviešu. Latviešu. Bet zinātnieki arī. Bet zinātnieki arī. Viņiem prieks šeit noteikti atgriezties, kā toreiz, kad es biju priekšsēdētājs, man bija tas gods. Tā kā šoreiz tu sveiks, es teikšu, mīļie, ticiet, jūs pasaulē esat, bet nekur. Nevienā valstī, lai ko jūs nebūtu, pa jūsu sasniegumiem nepriecāsies un neleposies tā kā šeit Latvijā. Šeit viņi būs ieradušies tagad ne tikai humanitāro zinātņu, bet arī egzakto zinātņu, praktisko pārstāvju. Par latvisko identitāti un tās izpausmu un iecerētajām diskusijām, tajā sekcijā, ko tu vadīsi, mēs runāsim pēc maza brīdiņa, tagad ejam reklāmas atkāpē. Labi. Ko tu esi gatavs darīt, lai savā īpašumā iegūtu LMK? Pilnīgi jaunu televizoru. Visu? Nu tad saturies! Jaunais izklaides kanāls LMK. Met izaicinājumu! Visiem domājiem. Un veiksmīgajiem! Visiem azartiskajiem. Un slavu augstošajiem. Kas tev jādara? 24. oktobrī būs jābūt. Konkrētā vietā un laikā. Jāizvelk laimīgā loza. Un jānoturs pie televizora visilgāk. Tad tas būs tavs. Bet kur tad jābūt? Par to ziņosim drīzumā. Pieņem izaicinājumu un pieslēdzies LMK. Jaunais izklaides kanāls LMK spridzina. Pasaules slaveni, aizraujoši, smieklīgi un nervus kutinoši. Labākie kulta seriāli ikdienu LMK. Populārā realitātes šova okartes skatuve tiešraides, nemontēti sižeti, dalībnieku melnākie noslēpumi un gaišākie uzvaras brīži ikdienu LMK un, protams, Latvijas mūzikas labākie video. LMK ir jaunās sezonas labākā izklaides vieta. Pieslēdzies! NSKing veikalos atkal īpašie piedāvājumi. Iegādājies apavus no jaunās rudens ziemas kolekcijas un jebkurai sommai saņem 20% atlaidi. Tikai šonedēļ un tikai NSKing. Un mēs turpinām sarunu studijā, un kā jau teicu pirms reklāmas, ka mēs tagad vairāk parunāsim par nacionālo identitāti, latvisko identitāti un tās izpausmēm, bet konkrēti Jānis Streičs šajā, teiksim, sadaļā vadīs sarunu, vadīs tādu darba grupu, kas runās par nacionālo identitāti kā mūsu dzīves pievienoto vērtību. Ko tu tur gribi sadzirdēt, ko tu pats gribi tur pateikt? Ko gribu pateikt un ko es esmu izjutis, un tas mans formulējums ir, tāpēc, kā līdzīgi kā Māras Zālītes dzejoli mums zināmā, es līdzi to ņemu. Tas es līdzi ņemu Latviju. Lai kur mēs neparādītos, kurā zemes pusē, mums katram iet līdzi Latvija. Mums jāapzinās, ka mēs katrs esam Latvijas sūtnis, Latvijas pārstāvis. Un pa mums ikvienu spriež, kas tie tādi latvieši ir. Un tagad mēs esam visā pasaulē jau. Un jebkura mūsu līdzdalība ir šī arī nacionāla pievienotā vērtība. To, kas tikko teiks. Nu, piemēram, kaut vai piedalīsies admirālis Zeibots. Un runās par to. Mēs esam viensprāts viņu. Ka latviešu karotais jau nav tikai dzīvesvars un skaits. Ka latviešu karotājs tā ir kvalitāte. Jūs ziniet, kurš pirmo tādu lepnumu un tādu prieku, ka es esmu latvietis, kur es gūvu? Padomju armijā.
Tāpēc, ka latvieši bija pārāk pa visiem mēs bijām. Un mūsu karotē arī tagad, jebkurā vietā, ir. Mūsu prece ir labāka. Atceros padomu laikos. Mums bija vislabākās preces savienībā toreiz. Kāpēc tagad tas zudis? Un būs, un ir, un var būt, un būs. Un šī tā pievienotā vērtība, latviskā kvalitāte. Tāpēc arī Elīna Egle runās, kas kādreiz vadīja ražotāju šo federācijas prezidenta, bija tagad ministra padomniece, tāpēc runās no citām nozarēm. Man uzreiz tagad prātā neturās. Atskats arī uz vēsturi būs, kā mēs esam sevi saglabājuši praktiski grūtākos laikos Sibīrijā izsūtījām, cik tas grūti izdevās, neizdevās tā problēma. Profesora Janīna Kursīte par to, kā latvieši izturē, kāds dzīvoja dīpīšu nometnēs, kur citi degradētos beigu nometnēs, ko mēs redzam, latvieši parādīja tādu spožumu, tādu garu spēku, ka tur bija viss, kas tur bija teātris, mākslinieckie radoši kolektīvi, viss. Tas bija fantastiski, kas tur notika. Un tādi mēs esam. Jā, un to vajag apzināties. Tāpēc šīs dienas ir domāts, lai mēs apzināmies, kas mēs esam, ka neesam tādi mazie. Un arī Zbigņevs Stankievičs, paldies Dievu, atsaucās. Un mēs esam vienis prāts ar viņu pa vienu teizi par to, ka tauta ir Dieva dots jēdziens. Un par tautu nevar teikt, ka tā ir maza, jo kā Dieva jēdziens, tam ir dievišķais mērs. Un kas Dieva dotos jēdziens sauc par mazu, tas ir grēks. Es gribu papildināt, varbūt Jānis minēja karavīru, un kurš tad izkaroja valstisko neatkarību. Tie bija karavīri, strēlnieki, un es domāju, ka tā ir ļoti aktuāla problēma cienīt, godāt tie, kas guļ mūsu brāļu kapos, ne tikai Rīgā, visur Latvijā. Jo viņi bija tie. Es nezinu, kā zvaigznes sastājās, tāpat, kad biedrība dibināja, kā tā deva to atļauju, tad biedrojieties. Bet kam bija jānotiek, lai mēs izkarotu savu valstisko neatkarību? Un te ir šī strēlnieka tēma, par ko jau Jānis runāja. Viņu ieiet skolotāju, vēsturnieki, sniedziet informāciju, fakti, interesanti fakti. Tagad sakarā ar brāļu kapu 75. jubileju, mēs aktualizējam visu šīs lietas. Biogrāfija, strēlnieku biogrāfijas, cik viņas ir interesantas, kas tur un ne ar lielu bagātību, ar sirds deksmi, ar šo patriotisko apziņu, nacionālo apziņu, ka tā Latvija būs, Bermontiādi, kas tur notika, cilvēki jau to ir stāstījuši daudz. Tā kā informācijas plūsma par tiem laikiem un cienīt savus simbolus, mīļie. Kāpēc problēmas? Cienīsim, tāpat vecāks cienīsim savus vecākus. Cieņa pret, kā to dara Gruzīni, kā austrumtautas. Mamma, labi, tev bija konflikts, to tēvu, varbūt viņš tev pēra vai mamma, kaut kas tev neiznāca tā, kā tu gribēji. Vienalga, vecāki ir jāciena. Tas arī, es domāju, viens no šīs konferences tiem ētiskajiem jautājumiem varētu būt, un tā ir interesanta tēma. Jā, varbūt īsumā arī pasaka, ko tu ieteikt visiem apvienotā kongresa dalībniekiem, ko apskatīt Rīgā, kāds simbols, kas ir forši sakārtots, kas būtu obligāti jāredz, kas... Protams, ka Rīga ir skaista pilsēta, brīnišķīga pilsēta ar saviem dārziem un parkiem, un protams ir mūsu simbola brīvības piemineklis. Daudzi saka, kas varētu būt tas Rīgas simbols? Bērni 3. klasē rāda, tas ir Rīgas simbols, brīvības piemineklis, un ne tikai Rīgas, bet Latvijas. Visa arī skaidrot, kas ir tās grupās, kādu satura šīs grupas, tēlnieku grupas, un, protams, brāļu kapi ar savu 11. novembrī, kad mēs atzīmēsim 75 gadus kopš ir iesvētīti un atklāti Rīgas brāļu kapi. Un, protams, citi brīnišķīgi pieminekļi. Basteikalns, aiziet pie Kumeleņa, aiziet pie Armisteda, aiziet pie Raiņa, aiziet pie Alfreda Kalniņa vai Jana Rozentāla vai politiķiem. Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Tātad kopumā mēs varam varbūt arī rezumēt beigās, kāda tad ir tā mūsu... Kas tad mēs esam tie latvieši? Mēs esam laikam ļoti forša tauta. Jā. Neparprotam. Kas ir? Un tāda secinājuma būs arī zinātnieku kongresā? Forši tāpēc, kāpēc mums ir tik maza teritorija?
Tāpēc, ka mēs esam ļoti labi cilvēki. Mums nevajag citas zemes, mums nevajag uz cita rēķina, bet stingri turamies savos krastos. Bet Gambija un tur. Tas pagadā, tas jau nebija Latvijas. Nu, tas jau, Jākabs bija Latvijas. Jā, nebija. Viņš jau dzīvojas, pie tam, Karlsruhes Jākabs neiekrautē, viņš jau tiešām tādu cēlāja, viņš jau cieta krahu to, ka viņš nemaz vērību cel valsts aizsardzībai, bet tik aizrautīgi cēlāja, kāds bija Hercogs Jākabs, varbūt Kirsons tagad tā cenšas savus izplatināt, jo Kirsons ir apstāsts, vēl viņam pozitīva tā lieta ir. Tāds bija Hercogs Jākabs arī. Jā. Cēlājs, jauna veidotājs, nevis iekarotais. Un tāpēc cieta, Kurzemes hercogis cieta arī krahu, un pēc tam nevarēja noturēties tikai šī viņa radošā gara dēļ, kurš bija karotājs. Tā kā tā bija priekš jaunradas laikam. Interesanti, ka būtu mums savs. Mums ir zvans tagad studijā, uzklausīsim skatītāju. Sveicināt, labvakar, halo! Jā, labdien! Labvakar! Visi pareizi. Pie man latviešu forši tauta jau ir, jo to nevar noliegt. Tikai viens otrs no Latvijas pilsoņiem un pārstāvjiem ir aizmirsuši, kas bija 30 gadu atpakaļ, 40 gadu atpakaļ, un tagad mierīgi pēdējās vēlēšanās nobalso par kolonistu partiju. Pirmkārt par Saskaņas centru. Atvainosiet, kungi. Tad mēs tuvināsimies atkal Maskavai, vai? Tāds izskats ir. Ka tikko bija, kā saka, pirmā sēde, ko tā mūsu ievērojamais, labais Ušakovs pirmo uzrunu sāk krievu valodā. Atvainosiet, kungi mīļie. Kaut kas jau bišķiņi jādara, lai savu latviskumu mazliet apzinātos vairāk. Visu labu! Paldies par Paldies, kunga! Mēs par to tieši arī runājam. Jā, ja jūs nemanāt, ko mēs darām, tad ļoti žēl. Jūs skaties uz Ušaku, bet neskaties, ko mēs darām. Es gribu teikt, ka, teiksim, arī viss tie procesi, kas notiek, tie labi, politika ir viens, bet tie identitātes lietas, jā, un jāsaka, ka latviešu, teiksim, biedrība arī, dažādi cilvēki, nav vienas nozars cilvēki vai vienas profesijas, tur ļoti dažādi ar radikāliem uzskatiem. Jā, biedrībai jāvieno. Tas latviskums ir tas, kas vieno. Vai tad kungs domā, tas iet dot pa purnu? Viņš jau pareizi. Viņš domā pa purnu dot. Darīt savu darbu. Jā, darīt kā latviets. Tā ir mans protests. Vienīgais. Cita nav. Bet, ja skatīsies atpakaļ un raudās, mīļais, pa to laiku viņi dara. Viņi dara savu. Un arī par tām ētiskām lietām. Latviets un saimnieks, saimnieka gars, saimnieks, vienalga, cik tev liela saimniecība, saimnieka sajūta un darba mīlestība. Pareizi, un man liekas, darba mīlestība. Tā ir tā īstā nacionāla interese, saka lielāk, tas ir būt saimniekiem. To es zinu no visas literatūras. Pašiem būt saimniekiem. Kā izsmēja savus kaktiņus, savus stūrītas zemes, tas bija izsmiets. Tas ir kolosāls. Tas latviešu sapnis bija. Tas ir galvenais. Paldies sirsnīgs par sarunu. Paldies, ka jūs atnācāt un arī ieskicējāt tās vērtības, par kurām mums vairāk jārunā arī ikdienā. Un cerams, ka kongress dos gan visas šīs atbildes, gan izdiskutēs visu tā, ka arī mūsu skatītājiem viss būs skaidrs. Un, starp citu, jebkurš cilvēks var aiziet un piedalīties, piemēram, tajā diskusijā, tu zini, tur ir vieja. Tur bija reģistrācija. Tur bija reģistrējies. Tur ir reģistrācija laikam un kaut kāda dalības. Tur uzrakstīts būs identifikācijas karti, jo daudz pieteikušies jau ir. Tas būs tiem, kas jau ir pieteikušies. Bet sekot līdz varēs katrā ziņā nolēmtajam kongresā. Saturiski vērtīgi. Lai jums labs darbs kongresā. Teiksim, latviešu tautas identitātes labā. Skatieties uz priekšu. Skatieties, ko mēs darām. Nevis atpakaļ. Kamēr atpakaļ, tikmēr Latvijai nočieps, nozags mums Latviju. Ja mēs neskatīsimies uz priekšu un neskatīsimies to, ko darām, būs tikai tas, kas ir, un ko no tā mēs veidosim ar savu gribu un mērķtiecīgi. Uz priekšu Latviju. Paldies, sirsnīgs paldies, un paldies par tādu enerģisku mudinājumu, bet mēs tālāk pievēršamies.